Mēs dodamies pie vietējā pašvaldības pārstāvi. Misters Sass jau sagatavojas aploksni un liek mums ielikt 50 ASV dolārus. Citādi mēs dimanta raktuves neredzēšot. Kā viņš teica, pie vietējiem nedrīkst iet tāpat, jānāk ar dāvanu. Pie pašvaldības pārstāvi ir pilnīgi tums, nedarbojas ģenerators, nav elektrības. Neko nofilmēt nevaram. Taču pirms mums jau rinda ar viesiem. Kāds priekšniekam atnes sienas pulksteni, cits krēslu, kā saka, saimniecībā noderēs. Saņemam zaļo gaismu. Rīt varam doties uz dimantu raktuvēm. Nu, kāds plāns? Piedāvāju moci braukt, 50,000, 4 stundas jābrauc. Nolemjam, ka īrēsim automašīnu. Šoferis piekrīt par $100 mūs aizvest līdz Makenī, kas ir pusceļš līdz galvaspilsētai. Vēl tikai jāuzpild degviela un varam doties ceļā. Vienīgās sarežģītības ir pārslēgt ātrums, visas pārējais ir labi. Priekšējo automašīnas sēdekli dala Ģirts un Ivars. Pusstundu katram jāsēž nērtajā pusē pie ātrumkloķa. Nu jau viņi ir iemanījušies un vietām samainās neapstājoties braucot. Pie Kono robežas mūs aptur armijas postenis. Misters Sass atgriežas ātri. No, they are asking that they want to see your document. I told them that I have your document. Kad piestājam ceļmalā, tikai tagad pamanām visu automašīnu pārklājuši Kono Āfrikas putekļi. Tāds ir Ģirta krākls. Un tāds ir Ģirta. Nu, nesauksim viņu par seju. Nesauksim to par seju, jā. Un Sandijs ir vislabākais no mums. Tas brīlis var redzēt? Sarkanie putekļi labi iedars līdzās rietošais Sierleones saulei. Kopā ar saulrietu patīkams sajūtas. Esam bijuši vienā no pasaules slavenākajām dimantu rakšanas vietām – Kono. Uzņēmēju diskusijā labi dzirdam Sierleones akcents ar tam raksturīgiem izsaucieniem. 4,000. This is not 5,000, that is not 5,000. Yeah. Then they call the money, they tell her. The money say, if you not to 5,000 yourself. No malas tirgošanās atgādina vieglu, humoru pilnu sarunu. Nevis diskusiju par dimantiem un tūkstošiem. A big man than Ofisā tiek aizvērti logi, tas nozīmē, ka darījums finiša taisnē. Jamaikiešiem izvēlēts dzeltenais dimants.